par sievišķību. Jau kopš mazotnes esmu daudz cīnījusies ar vēlmi saņemt novērtējumu no cilvēkiem, un kopš iepazinu Jēzu arī ar vēlmi saņemt novērtējumu no Dieva. Kaut gan biju piedzīvojusi prātam neaptveramo mīlestības pieskārienu, piedošanu, jaunu dzīvi Kristū un alkas pakļauties Dieva gribai, bija kāda vajadzība manī pašā, kas joprojām nebija apmierināta, un es slāpu pēc atzinības. Jūtu, ka mani arī personīgi aizskar kādas raksturvietas Bībelē, kas attiecas uz sievietes lomu, un es apzinājos, ka tas nav pareizi. Lūdzu par to, lai Dievs man atklāja manu vērtību tā, lai man ar to pietiek. Kādu laiku nemanīju augļus savai lūkšanai, bet tad kādā īpašā brīdī, meitiņas gaidību laikā, Dievs sāka uz mani runāt. Tas bija vienkārši un skaisti. Novītas zieds, kurš uzplaukst un iemirdzas. Sapratu, ka manī ir iesakņojušās daudzas nepareizas attieksmes, upuru loma, sajūta, ka netiek ar neko galā, neticība, no kurām Dievs grib mani atbrīvot, lai es varētu staigāt ziedošu un mirdzošu. Tā laikā vietējā draudzē notika arī sieviešu vakari, un kādā no tiem bija uzdevums uzzīmēt sevi un ieaicinot tajā Dievu palūkoties uz zīmējumu. Kaut ko aši uzkricelēju un palūkojos. Zīmējums nemaz nebija perfekts. Taču tajā pašā laikā tas šķita tik patiesas un skaists, ka sajūtu, Dievs man saka, tādu es tevi redzu, tu esi skaista. Tieši tik vienkārši. Bet, kad to saka Dievs, tas aiziet līdz pašiem dziļumiem. Gaidība noslēguma laiks bija izaicinošs, jo pēc cilvēku noliktā dzemdību termiņa meitiņa kavējās nākt pasaulē. Dienā, kad bija plānotais dzemdību datums, bija 11 centimetru sniega kārta. Dienām ritot, iestājās īsts pavasaris, Dievs uzplaucēja visskaistākos, smaržīgākos ziedus, dāvāja man garas, putnu balsīm pieskandinātas rīta pastaigas, kuras kungs zina, man ir tik ļoti mīļas. Un pāri augošajam satraukumam par to, kāpēc dzemdības kavējas, viņš runāja uz mani miera un mīlestības, pilnus vārdus. Viss būs labi. Man nācās atteikties no visām nepatiesajām domām par sevi un meitiņu un uzticēt viņam mazās sirsniņas dzīvību un dzemdību laiku. Tas notika pēc cilvēku termiņiem pēdējā brīdī, taču katra stunda, kuru pavadīju gaidot, bija man tik ļoti vajadzīga, jo veda mani tuvāk viņam un atklāja viņa mīlestību pret mani un meitiņu. Dievam bija svarīgi, ka meitiņai piedzimstot spēju dāvāt viņai mīlestību, kuru pati esmu saņēmusi no viņa. Sieviete ir vērtība Dieva acīs. Mēs katra esam skaists ciets viņa dārzā, ko pats kungs uztur, rūpējas, īstā laikā aplaista un priecājas ar mūžīgu mīlestību. Paldies, mīļais debes Tēvs, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Un tomēr mums jāmācās tai uzticēties, tai paļauties. Un paldies, ka arī šajā ceļā Tu esi ar mums kopā. Paldies, ka Tu mums nodrošini atzinības vārdus, tad, kad tie mums nepieciešami. No iedrošinājuma vārdus, kad tie mums nepieciešami. Jā, kungs, dažkārt Tu nāc pats, tiešām pats ar spēku, ar mīlestību, ar mieru. Un dažkārt Tu sūti cilvēks mums līdzās, kas mums ko pastāst, iedrošina un palīdz. Jā, kungs, paldies, ka Tu katru cilvēku esi radījis skaistu. Paldies īpaši par šo skaistumu, ko Tu esi devis sievietēm. Kungs, priecēt sabiedrību, priecēt sevi, priecāties pašām. Jā, kungs, paldies par visām šīm Tavām dāvanām. Jā, kungs, un paldies, ka katrs ceļa posms ir Tavas tūma piepildīts, ka Tu māci mūs uzticēties, ka Tu māci mums iet kopā ar Tevi, māci mūs kopā ar Tevi gaidīt, māci, kungs, tiešām pieņemt visu tajā laikā, kad Tu to esi iecerējis. Slāva Tev, kungs, un pateicība par Tavu mīlestības pilno,
vadību, par Tavu mīlestības pilno ceļu, ko Tu katram mums esi devis, par Tavu mīlestības piepildījumu. Slāva Tev, mīļais Dievs! Jā, Kungs, mēs Tevi saucam uz Tevi, mēs Tevi saucam, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.